Sveiki, skatītāji! Prieks jūs atkal uzrunāt, atkal būt raidījumā un burtiski turpinājums iepriekšējām raidījumam. Es esmu joprojām ciemos pie Āta un Rasmas Valdmaņiem. Tiešām svētīgi cilvēki un tas liels pagodinājums. Sveiki, Āti! Sveiks, Normand! Prieks tev redzēt, kā jūties? Nu, kā jau nedaudz satraukums pirms raidījuma, bet ir ok. Tas ir ļoti labi, bet satraukums viss aizies projām, bet es gribēju vispirms izlasīt raksturiet no Dieva vārda, lai pagodinātu mūsu Dievu, jo šis raidījums, kā es visu laiku atgādinu, ir par to, kad, lai pagodinātu Dievu mūsu dzīvēs, kad Dievs joprojām strādā arī šeit Latvijā pie latviešu cilvēkiem, un, protams, pie visādiem cilvēkiem strādā, bet kad Latvija nav aizmirst, un ja tu griezīsies pie Dieva, Dievs arī var uzlūkot tevi. Bet šobrīd no 106. psalma pirmie 3 pantiņi. Alelujā! Teiciet to kungu, jo viņš ir laipnīgs, un viņa žēlstība paliek mūžīgi. Kas var izteikt tā kunga varenos darbus, un pienācīgi paust visu viņa veicamo veikumu slavu. Svētīgi tie, kas turas pie patiesības un dara taisnību vienmēr. Amen. Kurš vispār no cilvēkiem varētu izteikt viņa lielo slavu, viņa diženumu? Es domāju, tas ir par maz. Bet toties no tā mazumiņa, kas mums dots, mēs gribētu pagodināt Dievu. Un, Āti, man ir pagodinājums, ka tu mani uzņēmi ciemos pie sevis un ka tu vari arī dalīties par to, ko Dievs darīs tavā dzīvē. Varbūt tās tagad iepazīstini mani, un arī skatītājs, viņš par savu dzīvi. Tu uzaug ticīgā ģimenē, neticīgā, tu visu tādu stāstu, sākumu stāstu. Jā, uzaudzis, principā, es esmu, jāteic īstenībā, ka ticīgā ģimenē, ar māmu gan tiesa, tēvs man nebija. Gāju es svētdienas skolā, uz baznīcu, es augu kādreiz Rīgā, un tad mēs gāju uz baznīcu, un tur mēs arī daudz ko arī iemācījāmies, gan lūgt, gan daudz lietas izprast jau tādā bērnu vecumā. Tālāk, protams, dzīve gāja dažādus ceļus, jo bērna ticība, viņa ir tāda, nestabila, ja varam tā teikt. Ja? Mēs pēc tam kaut kur bieži vien varam aizklīst. Ja? Šodien ir drusciņi citi laiki, šodien mēs, savādāk ir piekritīs Normanda. Ja? Bet tā man dzīve aizgāja, domāju, drusciņi arī tajā pasaulē. Bet pirms es eju tālāk, ko es gribēju tev pateikt, ka Dievs vienmēr ir ar mums. Mēs to paši neapzināmies, bet viņš ir ar mums. Jā. Bet vēl jautājums, kurā draudzītē jūs gājāt? Mēs gājām uz Jauno Ģertrūdes baznīcu. Jā. Rīgā, jā. Protams, regulārie dievkalpojumi, tie bija Ziemassvētki. Jā, tas bija, klasika. Jā, klasika neatņemama sastāvdaļa, jā. Pārējie gadu laika tas bija tāds, varbūt jā, varbūt ne kādreiz, jā, pats saprot, jā. Bet tas jau netraucēja, kā saka, izprast to, jā, ka Dievs ir un mēs dzīvojam ar Dievu kopā. Bet, tā es aizgāju arī savā dzīvē pasaulē, dažādi draugi, dažādas lietas, jā, kā saka, draugi pavelk uz nepareizām virzieniem, jā. Bet, īstenībā jāteic, ka paldies Dievam, tiešām arī viņš man ir pasargājis no daudzām tādām lietām, kad, kā teiksim, tur alkohols, teiksim, ka es neesmu iegrims tur tādās, kaut kādās atkarībās, jā, jo, atklāsimies, kā ir, ir lietots un ir būts visādi, jā. Gan aiz bēdām, gan aiz nebēdām, bet, fakts kā tāds. Bet, Dievs no tā visi pasargājis un kādreiz arī smēķēju un tā.
Tā kā, bet, nu, tas mums vēlāk bija, un no tā mēs arī ar Dievu palīgu tikām vaļā. Nu, tur bija arī vēl sievas palīdzība nāca kopā, kā saka, ar sievas svētību un mīlestību un gādību kopā. Nu, tieši no smēķēšanas. Jā. Tā kā, ja mēs iepazināmies, es vēl smēķēju, bet, nu, jā, tas mums tur mēs tikām vaļā, bet to mēs druscītiņi arī vēlāk. Kā es pats esmu ieraudzījis, teiksim, tiesa gan vēlāk es to sapratu un ieraudzīju. Tajā brīdī es to tā neredzēju. Ja? Kā Dievs darbojās un uzrunā arī mūs, arī caur neticīgiem cilvēkiem. Viņi paši nezin, bet viņi daudzas lietas mums, nu, Dievs viņiem ieliek kaut kā pateikt to, mums nodot kaut kādu vēstījumu priekš mums, kas mums ir vajadzīga. Nu, es domāju, tas, ko es teicu arī te raidījuma sākumā, varbūt šajā nebija, bet bieži es to pieminu, ka cilvēks domā, ko teikt, bet no Dieva iznāk tas, ko viņš pasaka. Jā. Un tādā ziņā, lai, kā saka, mantot dvēseli, viņš var lietot jebkuru. Ja Bībelē parādīts, ka pat ēzeli lieto, tad kur vēl vairāk cilvēku. Jā, tieši tā kā, un viņš man ir tādas, nu, vienu lietu, ko viņš man, kā saka, visu laiku tā teikt, bieži vien sludināja, jo esmu diezgan tāds kluss un noslēgts cilvēks, jā. Nu, un ko viņš man visu laiku teica, ar cilvēkiem ir jārunā. Ar cilvēkiem ir jārunā. Nerunā, ar cilvēkiem ir jārunā. Nu, neklusē, jā, respektīvi, jā. Jo, nu, es bieži vien tā noslēdzos, un klusums. Viss. No manis nevienu vārdu nevar dabūt ārā. Jā. Nu, tāds vienkārši. Un tāpēc arī, kā ar cilvēkiem ir jārunā, un tāda liela laušana bija manā personībā, teiksim, ja, kā nu, piespiest sevi sākt kaut ko tomēr runāt, diskutēt, ja. Vienalga ir kaut kādas problēmas dzīvē, vēl kaut kas, bet tu sāc runāt, uzdrīksties, atļaujies kaut ko pateikt, ja. Un bieži vien tas arī ir kā risinājums daudzām situācijām. Lai gan īstenībā šī te savā ziņā nerunāšana, viņi ir palīdzējusi arī tādā ziņā, kā iemācīties tādu, nu, teiksim, lēnprātību, ja? Tu paklusē, tu pārdomā, kas ir noticis, kas varēja notikt, un tad tev Dievs arī iedod to, nu, sapratni, kā no šīs situācijas iespējams arī izkļūt. Ja? Tā kā tas var būt gan, jā, kas saka. Tas vārds jau no bērnības man jau ir iekšā, kā saka, bet, nu, tādu to lēnprātību es viņu arī tā pieturu, nelaižu tādā veidā vaļā galīgi, jā. Pastāst, kā bija tas ceļš, kad tu sāki, nu, atkal nākt pie Dieva vairāk aizdomāties. Tu aizgāji pasaulē viss, bet bija kaut kāds brīdis, kas tev noteikti sāk vilkt, kā Dievs tev sāk vilkt atpakaļ. Jā, nu, tur ir visādi tādi situācijas bijušas dzīvē, un, kā jau es saku, es to vēlāk arī sapratu, mani vienmēr ir likti kādi cilvēki ceļā, kas tā kā atgādina un aicina, ja, nākt pie Dieva uz draudzi, ja, un tam līdzīgi, un tā kā, bet, nu, viens no tādiem lielākajiem grūdieniem, nu, tiesa gan es arī to vēlāk arī pats labāk to sapratu, ja, bet fakts kā tāds bija, mums savulaik bija, mēs ar māmas braucām Limbažos, tur bija tāds viens krustojums, ne īpaši veiksmīgs, un mums sanāca autoavārija. Respektīvi, mašīna ietriecās mūsu mašīnā. Nu, un tas moments bija tāds, jā, kad tajā brīdī manis tur mašīnā, fiziski bija mašīnā, garīgi es biju ārpus mašīnas. Es to visu situāciju noskatījos kā kino. Tā no malas, nu, tā teiksim. Tā kā mums, teiksim, ja mēs, kas saka, studijā mums prožektori no malas apspīd, ja, tā es no malas to visu vienkārši skatījos, kā tas tur notiek. Reāli to visu redzēju. Jā, nu, apkārt, jā, viss balts un gaišs, un tu tā kā teikt, nu, ne tā ekrānā, bet, nu, būtībā, ja, noskatījies to visu situāciju, kā notiek. Nu, tā forši tā. Patīkam, tā viegli. Un kas bija tālāk? Nu, vēlāk jāatgriežas atpakaļ tajā mašīnā bija, protams. Kā jau redzam, mēs esam šeit. Bet, nu jā,
Kā tas notika tā atgriešanās? Bija interesanti. Tas ir tāpat. Tu pats izdomāji, ka iet atpakaļ vai nē? Vai tas, nē, vienkārši tas tā. It kā tu uz mirkli biji tā kā izņemts ārā, tā kā laikam iespējams, lai pasargātu no kaut kā tevi, jā, bet, tāds teorētiski, avārija notiek, cik īsu mirkli viņa notiek. Tas sekundes dažas varbūt, jā, bet, tas piedzīvotais liekas tāds daudz garāks, kad tu no malas to visu skaties, jā. Bet, fakts kā tāds, un atgriezos atpakaļ, man nebija neviens kauls, nebija lausts, man ziņas satricinājums nebija. Vienīgais no stikla bija māza skrambiņu uz vaiga, un skāpa ārā no mašīnas. Un daudz cilvēku brīnījās, kā viņš vesels var izkāpt no mašīnas ārā. Tā mašīna bija pilnīgi samīcīta? Tur bija līdz pusbeņķim bija ielocīts iekšā sāns, tur, kur es sēdēju. Jā. Tā kā, tas bija tāds viens liels Dieva brīnums. Kas pēc stūras bija mamma? Kāds viņai bija? Viņai bija kontūzija, pie stūras sēžot, laikam spogulis bija trāpījis arī pa galvu, bija nolidojis nost. Un kaut kā tā, protams, šoks ir mums, tas ir pats par sevi saprotams, ka mēs pēc tam staigājam tādi nesaprotami, jā, kamēr mēs izprotam visas nopietnības. Bet, tāda liela Dieva žēlastība bija tomēr, ka viņš atstāja man šeit un ka viņam noteikti kaut kāds savs plāns bija uz manu dzīvi. Tu nedzirdēji nekāds balss, neko? Nē, Altīs, tev sākuja atpakaļ, nebija? Nē, tas viss bija ļoti mierīgi, miers un prieks un klusums un gaiša gaismā tādā viss tādā. Kad ienāc miesā kaut kāds sāpes vai vēl kaut kas? Nē, viss bija labi. It kā turpinājums visam, jā. Vienkārši viss turpinās. Jā. Tā kā, tā bija tāda viena tāda pirmā tāda, jā, tāda apsardzība no Dieva puses, jā, kas saka. Tad jau mums bija, tad jau bija vēlāk, vēl mums arī sieviņas, jā, bija. Kad mēs braucām arī lauka ceļš un tāds līkums tāds. Mēs braucam un pretī brauc smagā mašīna. Un viņš bremzē, mēs bremzējam, ieraugam pēdējā mirklī. Ja? Mēs apstājāmies burtiski kaut kādu 5 centimetri viens no otra. Jā. Reāli tā smagā mašīna būtu droši vien pārbraukus mums pāri iespējams. Ja mēs tā varam teikt. Bet, tāda apsardzība. Jā. Tad bija vēl turpat arī mums bija situācija, vēl tāds ziemas laiks bija. Braucām un pretī viens tāds, kas mīl ātri goņšīgs, tāds, nedaudz rallīgi grib uztaisīt uz zemes ceļa ziemā, ja. Mēs redzam un mēs saprotam, labi nav, nebūs labi. Bet, tas viss tā kaut kā paliek tādā, atstāts Dievu priekšā nolikts, ja, kad, un burtiski viņš kaut kādi 1,20 m no mums, viņš vienkārši tiek iestumts grāvī. Opa. Ja, tautas valodā saka ielido grāvī, bet viņš tiek nostumts no ceļa. Mēs, protams, arī apstājāmies, mēs pajautājām, vai viss kārtībā, nav nekādu traumu, viss ir kārtībā, ja, jo Dievs gādā arī par to cilvēku, lai arī viņi netraumēti, ja, bet viņš pasargā mūs. Un pasargā arī otru. Tā ir vēl viena tāda lieta, kas ir. Bet tas jau ar sievu kopā jā, tur jau mēs bijām. Bet saprat, ka tu gāji pie Dieva, atgriezies pie Dieva, pirms jūs ar Rasmu jau apprecējāties vai manā dzīvē es nevaru teikt tādu tik konkrētu to, kas saka atgriešanos pie Dieva, ja, jo es vienkārši ar laiku sapratu, ka Dievs ir ar mani, ka man jābūt ir arī ar viņu, ja. Un tad jau, kas saka, jā, lielākais tāds, spēcīgākais tāds, motivācija un atgriešanās periods iespējams varētu būt tad, kad mēs pie tevis gājām
Tā nebija svētdienas skola, tā Jaunā bija kristiešu mācības. Jā, pamatu mācības, jā, bija. Jā, tā kā, nu, es pieņemu, ka tas būtu tāds vairāk tāds raksturojams kāds šis tēma. Nu, tā kā, nu, varbūt neatgriešanās, tas nebūtu gluži pareizi, bet, nu, tāda, jā, pievēršanās tuvāk. Ko tas tev tieši tas mācības? Tā nav reklāma skatītāji, tā nav reklāma mācībā, bet, jā, vairāk jau ir mācījušies, bet tas, kāpēc pēc tam mācībām tev viss tas skatiens vispār uz to kristietību pavērsās? Nu, pirmām kārtām jau jāsaka tā, saprat to, ka jāiemācās atskatīties atpakaļ, jā, saskatīt šo te Dievu klātbūtni un būt viņam pateicīgam par to. Jā, pirmām kārtām pienest godu un slavu un pateicību par to, ko viņš ir darījis jau tavā dzīvē. Jā, par ko tu vēl neesi pateicies viņam. Jā. Un tad jau, jā, tad mēs sākam šo dzīvi dzīvot jau apzināti, jā, tad tu jau sāc lietas nolikt viņa priekšā, jā, un vajadzības, jā, un nu, kaut kā tā apmēram, jā, tā kā, jo arī, ko vēl tā kā gribētu piebilst pie visa, visu, ko dari, teiksim, arī, nu, Dievam par godu, jā, nedara aiz aprēķina. Dari aiz mīlestības, aiz to, ka tev sirds deg, tu to gribi, jā, bet ne aiz aprēķina. Lai nekad nav pat mazākais aprēķins, lai nebūtu apakšām. Jo tiklīdz tu kaut ko sāksi rēķināt vai domāt, nepiepildīsies un nedarbosies nekas. Jā, Dievs tā nestrādā. Jā, tā kā jābūt ir ļoti tādai paļāvībai, jā, uz visu un ticībā, jā, pamatā ticība. No, kā jūs tur sākāt dzīvot ar Dievu kopā, piedzīvot, jūs pasargājāt no avārijas, es arī biju tev uzdevis jautājumu, ja, kas tā, ko pastāstījāt pirms raidījuma visu filmēšanas, ja, kad bija laiks, grūts laiks, kad bijāt pat simtlatnieku programmā iekšā, un tagad jūs skatos dzīvot brīnišķīgā mājā, skaistā mājā, kā tu pastāst savu stāstu, ja, kā jūs no tā nonācāt. Vai onkulis bagāts ar koferu naudu iedeva pa kluso? Jā, bija viens onkulis vārdā Dievs. Jā, jo cilvēki jau tā domā, bieži es saskāries, ka reāli domā, ka jā, es lūdzu Dievam, nu tagad, zinu, kaut ko tur māju vai mašīnu lielu, jā, un tagad gāja, ka atnāks, iedos koferi, naudiņu. Kā tev tas bija? Jā. Nē, nu ar koferu un naudu neviens neatnāca, bet nu jā, Dievs sveitīs mūsu roku darba augļus, un tā tas arī ir piepildījies. Jā, redz, ka mēs šodien dzīvojam savā namā. Pietiekami liels un skaists, kā saka. Bet jā, tas laiks bija diezgan tāds sarežģīts un pagrūts bija. Kad darbi izbeidzās, ko darīs. Paldies Dievam, tas bija tas laiks, kad arī bija tie simtlatnieki, jo pirms kādreiz nebija, un tad atkal pēc tam bija kaut kādas problēmas ar tiem to programmu kā tādu. Ja? Mēs bijām tajā posmā, kur mēs veiksmīgi varējām startēt un būt. Un tie 100 lati mēnesī bija kā liels atbalsts, protams. Ja? Iemācījāmies dzīvot, kā saka, no mazumiņa. Jā. Ja? Un līdz ar to arī soli pa solim. Tālāk jau Dievs pieved jau nākamos cilvēkus, kad rodās visādas domas jau, ka pārdot īpašumu, pārcelties kaut kur citur, kur ir tuvāk darbs, sameklēt vēl kaut ko var. Ja? Jo mēs dzīvojam toreiz laukos, ja? Un laukos, kā zināms, ir pašvakatiem darbiem. Un tāpēc bija doma, varbūt, ka kaut kur tiešām pie pilsētas, uz pilsētu pārcelties, lai būtu tie darbi. Bet, jā, tā tas lēmums bija, ka tā kā pārdosim, nāc klients. Tā kā gribēja pirkt to māju un tā, un vārds pa vārdam, un tā viņš mūs, kas saka, sapazīstināja ar savu, tā teikt, to darbu devēju. Beigās viņš, protams, māju nenopirka, mēs māju nepārdevām, mēs palikām turpat dzīvot, bet mēs dabūjām viens stabilu darbu.
Jā. Tā kā, un tā mēs strādājām un augām. Tad mēs vēlāk kļuvām arī par viesģimeni, auģģimene, aizbildņi, var sakot, pilna programma. Sapratām, ka vajadzīgs ir ģimenei pieaugums. Jā. Un tas bija reālākais veids, kā pie tāda nokļūt. Un jā. Teiksim, to pieņemt bērnu savā namā. Tev bija viegli pieņemt tādu lēmumu, jo parasti man liekas, ka sievietes tāds jūtīgāks tur pierunā uz lietām, kā tev bija tas pašam viegli vai ne? Es saprotu, vīrietim tāpat pienāk tas dzīvē, tas posms, kad to bērnu, vajag, jā. Gribās to bērnu, jā. Es pieņemu, ka daudziem vīriešiem vai sievietēm vai, vispār cilvēkiem varētu būt kaut kāda morāla, kā tāda, saprast, kāpēc, teiksim, ne savu, bet svešu, jā, bet tas nebija nevienā mirklī, tas nebija kā tāds kaut kāds šķērslis, jā, jo, tu redzēji bērns, viņš bērns ir labi, labs esam, tāds kāds viņš ir, jo Dievs viņu ir radījis, jā, jā, mūs pieved no sākuma pie mūsējā, kam mums ir jābūt, un tur tie apstākļi bija tādi, kādi viņi bija, jo viņam arī bija grūti gājis dzīvē. Droši vien, ka tajos visos nevajag iedziļināties. Jā. Šobrīd, jā, puika ir jau. Nebija tādas domas, kaut kādā brīdī neuznāca tādas domas, pats, ko es izdarīju, vai beidzēju? Bija grūti, protams. Bija grūti, jā. Kas tev palīdzēja? Bet atmest mēs netaisījāmies. Jā, bet kas tev palīdzēja tikt pāri tādam brīdim? Droši vien, ka mīlestība un tāda Dieva iedrošināta, tas varētu būt, jā. Es nezinu, par kā, lai to labāk pasaka, bet jā, ka, es pilnībā, kā saka, ar to, ka, man ir jāiet līdz galam, nevar to pusceļā atstāt, jā. Tās lietas nevar tā. Jā, jo tu redzi, ka tas bērns ir piedzīvojis daudz smagākas lietas nekā tev šis cīniņš, kas ir šobrīd vienkārši. Tā ir. Tā kā, tā mēs gājām uz priekšu un protams, ar laiku mēs iemīlām, mēs kļūstam jau kā viena ģimene, kā viena miesa, jā, un līdz ar to arī. Tas nav Dievam. Parasti jau ir tā, ka, kā es esmu teicis, ko es ieraudzījis, patiesībā, kad mums tā sirds pieķerās, tad, kad mēs sākam rūpēties, kad mēs kaut ko no sevis atraujam, dodam otram, tad tajā brīdī arī mums pieķerās tās sirds. Tāpēc es arī ieraudzīju, ka pēc vajadzīgi draudzēs ziedojumi. Tad, kad tu ziedo priekš Dieva lietām, tavs sirds pieķerās pie Dieva lietām. Un tad tev nav vienaldzīgs, kas notiekās, kā tu ar lielāku rūpīgi izturies pret Dieva lietām, pret Dieva namu un tādā veidā. Pastāst varbūt tās vēl kaut tādu piedzīvojumu, ko jūs esat piedzīvojuši no Dieva. Jo, cilvēkiem jau teiksim, var skatīties, jā, tad tur sagadīšanās, ko tu tur stāsti, vēl tur labi, un tad tur noveicās vienkārši to mašīnu, ja. Bet vai tiešām tavā dzīvē viss ir tikai uz tādu noveikšanos iet, vai ka tu ir kaut lieta, ko tu pateiksi, nē, tas bija Dievs? Es jau te vairākas lietas minēju, jau tev iepriekš jau kas bijis ir, jā. Man jau gribās savā sirdī es pilnīgi pieņēmu, ka tās ir no Dieva, jā. Protams, arī pats šīs te, kā es ar savu seviņu satikos, un tas arī bija tāds savu veidu brīnums vispār, jā. Kā tas vispār notika, jā, tur bija man brālēns iesaistīts. Toreiz man bija kaut kādas arī attiecības bija un tā, bet es sapratu, ka tās attiecības tā kā, nav tā kā lemtas, tā kā ne priekš manis, ne tā ir kā nākotnē, bet, viņš man vienu dienu piezvan, tu tur, kā saka, forša meitene grib satikt, tur tā un tā, un
pāris pa vārdam, es saku, es esmu atvērts, kas saka, kaut kādiem ieteikumiem, kādas problēmas. Zin kā, un viņš man vecumu, mēs vienu vecumu, principā. Viņš man iedeva numuru, es piezvanīju. Mums bija sarunāts 18. novembrī tikties. Nezinu, tur kāda cita spēka iejaucās, lai mēs netiktos tajā reizē. Bet varbūt arī labi, varbūt pats Dievs to pasargāja, lai mēs tajā reizē netiktos, jo tie ir valsts svētki, un nezinu, kā tur būt. Jā. Mēs precīzi pēc nedēļas tikāmies. Vienu nedēļu pēc, un tad mēs satikāmies, mēs smuki izbraucām pa Latviju nelielu ekskursiju, sapazīstoties un aprunājoties, un tā arī mums pirmais randiņš, otrais un aizgāja. Ja? Bet pats interesantākais, kad pilnīgi tādā, es nezinu, no kurienes viņš dabūja viņas numuru, jo man iedeva viņas numuru. Ja? Tur pilnīgi tādā, mēs ar viņas nekādā krustcelēs nekur nebūtu saskārušies nekādi, ja? Bet Dievs saved mūs kopā, un noteikti man vajadzēja viņas, un viņai vajadzēja mani. Dievam labāk zināms, kas ir vajadzīgs, un tas ir tāds savu veidu, tāds tomēr brīnums. Noteikti. Bībelē rakstīts, ka līgavaņa ceļš pie līgavas, tas ir noslēpumains, kā tas notiekās. Tā kā jums noslēpumainā ceļā. Tā piepildījās tādā noslēpumainā veidā. Tad, kad tu jau tā kā ar Rasmu sākāt tur iepazīties visi, tu biji tāds tā kā pie Dieva, jau tā kā jau nostiprinājis, tā kā atgriezies, vai tas bija arī tāds viss ceļš ejamais pie Dieva? Tur vēl bija tāds posms, tāds slidens un tāds ar pasaules labumiem visādiem piepildīts, kā saka, un ar draugiem, kas varbūt nebija vēlamākie, teiksim. Jā. Bet es uzskatu, ka katrs cilvēks, kas mūsu dzīvē ir bijis, viņš ir bijis, tur jābūt viņam. Jā, jo mēs esam tāpēc šodien tas, kas mēs esam. Ja savulaik nebūtu bijuši tie cilvēki vai situācijas vai kaut kas tam līdzīgs nebūtu bijis, tad mēs šodien iespējams nebūtu tur, kur mēs esam. Ne ar Dievu, ne kā savādāk. Bet ceļš ejamais ar Dievu kopā, tas bija viegls vai grūts? Interesants. Jā. Laba atbildi. Interesants. Laba atbildi. Jā, jo caur grūtībām mēs kļūstam stiprāki, un tas mums ir jāsaprot, ka tas ir priekš mums. Tad, kad mēs to saprotam, tad grūtības mēs jau vairs neuztveram kā grūtības, bet kā tādu, piedzīvojumu ar Dievu. Ja, kad viņš mūs vada cauri katrai grūtībai. Vēlreiz gribētu iet to ceļu cauri? Iespējams ātrāk. Iziet, jā? Es domāju tādā ziņā, teiksim, agrāk, lai mēs jau varētu garāku laiku būt tuvāk ar Dievu. Ja? Tas jau laikam tiešām tas vārds, kas ko es teicu, to, ko Dievs mīl, to viņš pārmāca un pamāca. Un neviens pieņemtais bērns neiziet bez pārmācības cauri, viņš viss pārmāca. Ja? Nevis tāpēc, ka ļauns, bet lai mēs varētu dzīvot tā, kā viņš to vēlas. Kas tev vislielākais tāds sapnis ir, tāds, ko tu gribētu piedzīvot? Es nezinu par sapni, ko es gribētu piedzīvot. Es gribētu to noteikti, lai Dievs samēr tā kā vada un gribētu rasīt tādu lielāku atklātību tā kā no Dieva puses, teiksim, lai viņš man tā drusku skaidrāk pasaka, ko viņš tā kā grib un kur viņš man ved un kā viņš man ved. Ja? Bet, iespējams, man pašam vēl ir jāaug kaut kur šajā ziņā. Ja? Bet, ir kaut kādas tādas vīzijas, kas saka, kas varētu būt. Tās ir jāgaida, ka viņām būs patiesas atrisinājums tam visam. Es uz to arī gaidu, es paļaujos, ka tas ir Dieva plāns, bet tur ir arī no manas puses kaut kas jāmaina. Respektīvi, kā saka, sapņo, iet pa Dieva ceļiem, būt tur, kur Dievs vēlas. Respektīvi tā. Jā, būt tādam, Dieva kalpam un tādam
Pats kaut kā tādu, vēl tādu Dievu brīnumu pie sevis es piedzīvoju, tad no Dieva. Uzreiz tev Pats esmu brīnums, vai ne? Es esmu brīnums, jā. Nu, pašam brīnums par daudzām lietām, protams. Nu, kas ir tāda, jā, tu par to grūtībām prasīja. Jā, ar Dievu ejot, jā, kā es saku, nu, mums apkārtējā vide ir liela grūtība. Jā, būt pasaulē, jā, kur tev apkārt ir dažādas šīs te, es nezinu, nekārības, teiksim, tādas, jā, apkārtējā vide, kas ietekmē, jā, un tad noturēties, jā, tur, kur tu esi, jā, ar Dievu, un lai tev tas, lai tā apkārtējā vide tev neparāja, tā kā, nepareizi, jā, un tas ir tas grūtākais noturēties, jā. Un tad ir ļoti tiešām labi un svētīgi, kad ir Dievs devis sievu, jā, kas ir par stiprinājumu, jā, jo Dievs arī pamatā deva mums sievu kā palīgu, jā, un kad sieva ir tiešām kā tāds labs palīgs, kas var tev stiprināt un noturēt uz šī ceļa. Tā ir. Slavu Dievam, ziniet, kā kāpēc prasu brīnums, tas brīnums. Patiesībā jau lielākais brīnums to, ka mēs esam dzīvi. Mēs esam cilvēki tendēti tāds, dzīvot no brīnumiem tādiem. Bet interesanti tas, kad Jēzus farizējiem, kuri prasīja brīnumus, viņš pateica, jums nekādu brīnumu netiks rādīt. Jums jau ir dot bauslība, dzīvot svētu dzīvi. Bet tajā pašā laikā cilvēki, kuri atnāca pie viņa, pie Jēzus, un teica, Jēzus palīdzēja, viņi piedzīvoja brīnumu. Un Dievs tā strādāja, jā, un tad es teikšu tāds, kā tā, jā, ka faktiski tā ir lepnība parāda man brīnums. Bet tad, kad mēs noticam Dievu vārdam, Dievs ir apsolījis savā vārdā, ka viņa svētība būs pār mums. Un vēl viena vieta, ko Jēzus teica, kā saka, par farizējiem teica, jūs stakli, jūs neredzat. Es pie jums brīnumus daru visu laiku, jūs to neredzat. Un patiesībā vislielākais jau brīnums ir, kad arī jau brīnums ir tas, kad jūs dzīvojat tādā tiešām svētītā mājā, lielā, jā, kad sākums bija jūs laulības dzīvē, teiksim, tāds grūts un smags, jā, kad jūs dzīvot mājā. Bet tas arī vēl pat nav pat lielākais brīnums. Dzirdiet, skatītāji, tas pat vēl nav lielākais brīnums. Lielākais brīnums, kad viņi paņēmuši bērnu savā dzīvē un rūpējas. Kā es dzirdēju tādu teicienu, tad precīzi tāda nepateikt, bet tā doma bija, kad tu palīdz vienam no šiem bērniem, tu izmaini nevis viņu dzīvi, bet izmaini visu viņu pasauli. Uztver. Jo, kad tu palīdz tādam bērnam, kurš bijis grūtībās atstāts, ja, tas ne tikai tādu dzīves uztvertu izmaina, vispār visu pasauli. Ja tur transformējās grūtībās vai priekos transformējās mūsu uztver par visu pasauli, ja. Un patiesībā tas ir lielākais brīnums, kas Dievam patīkam neapgānīt kalpošanu, ja, un kā teica, ja tā man patīk tā atbilde, ka tu pateici, dzīve ir interesanti, ja, tāpēc, kad tur ir grūtības apakšā. Bet ir arī prieks. Un tur ir arī prieki, jā, un vairāk pateikšu tā, nav garlaicīgi. Neļauj novacot, jo to visu, tā, tiešām, jo tā ir dzīve, tiešām kā dzīve. Daba, viss notiek tādi brīži, šitādi brīži, bet lielākais prieks, ka jūs esat pateicīgi Dievam par visu. Jā. Ka jūs tiešām ar tādu abu ar sievu, tādu priecīgi, tādu dzīves prieku uztverat, un vēl vairāk, ja, ka vien tikai rūpēs par sevi, bet rūpēs par cilvēkiem, ja, rūpēs, lai arī kalpot vēl draudzē, tev hobijs ir fotografēt, filmēt, jā, un tu gribi tajā visā pieaugt, un lai Dievs tev tiešām bagātīgi svētīt tajā. Ja mums skatās tagad kāds cilvēks tāds, kurš savu jēgu neredz dzīvē, pielietojumu, neredz izēju, respektīvi varbūt tās gluži kā tev, bet bija brīdis, ka tu, bijāt pateicīgi par kaut kādu darbiņu, ko iedeva, ja,
Ko tu tādam cilvēkam pateikt? Pirmām kārtām atskaties uz savu pagātni un saprot, ka Dievs ir labs bijis arī pie mazumiņa, kur tu esi dzīvojis. Dievam noteikti ir lielāks plāns priekš tevis arī nākotnē. Šis brīdis, tu vēlāk pateiksi, kas tas bija? Šitāds sīkums manā dzīvē un es biju gatavs salūst. Tu esi daudz spēcīgāks kopā ar to kungu. Tāpēc nepalaidies un turi sevi stingros grožos, kā saka, lai būtu nākotnē, par ko runāt un slavēt to kungu. Tas būtu tādos īsā teicienā, ko es gribētu novēlēt. Un, jā, lasi Dievu vārdu, meklē draudzi, meklē mācītāju, kurš tev spēj celt, jā, padomu iedot. Jā. Iespējams, ir tev sieva vai ģimene vai kāds tuvs stāvošs cilvēks, ar ko tu vari kopā aprunāties, jā, jebkuras problēmas, teiksim, jā. Jo katra problēma mums ir jānes pie tā kunga. Vislabākais viņu izteikt ir caur sev tuviem vai pazīstamiem, uzticamiem cilvēkiem. Un līdz ar to arī, jā, ir iespējams no šīs lauva bedres izrāpties, jo Dievam vienmēr ir izēja, viņam nav bez izējas. Nu, varbūt jā. Tā es gribētu pateikt. Jā, un mīļie skatītāji, ja tu nepazīsti Dievu, pirmais, kāpēc jau vajadzīgs Dievs, lai tu savā dvēselē rastu mieru. Un mieru tikai var būt tad, kad tu tiešām uzticies Dievam un atdod savu dzīvi Dievu rokās. Kad tu nepaliec pasaulē, pasaule, kas ved projām tev no Dieva, un šobrīd īpaši šajā laikmetā, kad visi ir tik uzvilkt kā atspers un naida pilni, tad vēl jau vairāk Bībele runā par to, kad nāk diena, kad mēs visi stāvēsim Dievu vaigu priekšā. Un mums būs jāatbild par savu dzīvi, ko mēs esam darījuši. Un Dievs dzīvē, kā mēs arī āta dzīvē ar Rasmu stāstīja, ka Dievs vienmēr ir sūtījis kaut kādus cilvēkus mūsu ceļā, kas dod norādes, pat reizēm pat pasaulīgs cilvēks Dievs norādes tādas, ko vajadzīgs, ja iepazīt Dievu. Patiesībā Bībele saka, ka tu piedzimst no augšienes, ka tu piedzimst no Dieva. Un kā tas ir, kā to var izdarīt? Bībele saka, ka tu savā sirdī tici tam, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, ka viņš nāca šeit uz zemes un mir pie krusta, lai caur viņa asinīm, tām izlietām asinīm, tu saņemtu grēku piedošanu, tu tiktu šķīstīts, un caur viņu brūcēm tu varētu piedzīvot viņu dziedināšanu, un caur to iegūt tādu patiesu brīvību. Tad, kad tu tam notic savā sirdī un sāc ar mutu apliecināt Jēzu Kristu par savu kungu un glābēju, tu tiec izglābts, ja? Un iespējams, tu vari būt kā atis jau, ka Dievs jau ir tevi kārtojis, jau kaut kāds apstākļus ceļus tavs, ka tu sāc dzirdēt par Dievu, tas nav tāpat vien, tas nav negadījums. Dievs burtiski liek atnākt evaņģēliju vēstīt tavā dzīvē, lai tu šodien locītu savus ceļus Dievu priekšā un savu Dievs piedod manus grēkus un šķīstī mani Jēzus asinīs. Un es tev gribētu palīdzēt, vienkārši palīdzēt teikt lūgšanu Dievam, ka tu to no visas sirds darīt, ka tu vari vienkārši teikt aizvērt acis, tas nav rituāls, bet vienkārši, lai tev netraucētu nekas, kas ir apkārt, un vienkārši saki skaļi, lai tavs auss dzird šos vārdus, ko es tev teikšu. Visu varnēs Dievs, droši skaļi atkārto, visu varnēs Dievs, piedod manus grēkus, piedod, kad es neesmu nācis pie tevīm, piedod, kad es ignorējis tās reizes, kad tu esi runājis uz manīm, piedod to lūdzu, piedod manu grēku un ļaunumu, pat visus tos grēkus, kurus es pat neatceros, piedod tēt, lūdzu tev Jēzus Kristus vārdā, šķīsti un mazgā mani Jēzus asinīs, dari man tīru Jēzus asinīs, un Jēzu Kristu lūdzu, esi mans kungs un glābēs no šī brīža mūžīgi, tiešām no šī brīža un mūžīgi, un es lūdzu, palīdz man kļūt tādam, kā vēlēs, tu kā to vēlās debes tēvs, palīdz un lūdzu piepild man ar savu svēto garu, ar savu dzīvības garu, Jēzus Kristus vārdā. Un tagad, ja tu to esi lūdzu, es vienkārši gribu
lūkšanu par tevi. Debes Tēvs, tu redz šo sirdi, Tēvs, kas tagad skaitīja šo lūkšanu, un es lūdzu, Tēt, pieskaries. Lūdzu, Jēzus, lai Tavs asins mazgā no katra grēka, no katras netaisnības. Jēzus Kristus vārdā Tavs dzīvības gars, lai nāk pāriem par šo cilvēku. Halleluja, debes Tēt, piepild viņu ar svēto garu, un lūdzu, velc viņu pie Kristus, velc svētais gars pie Kristus. Jēzus vārdā. Amen. Un tagad, kad tu esi to lūdzu, skaitīs lūkšanu, tev ir svarīgi, ka tu dabū svētos rakstus Bībelīti un ka tu varētu sākt ar jauno derību, kur rakstīts par Jēzu Kristu, ka tu sāktu lasīt, studēt, un pirms tu sāc lasīt, studēt, ka tu pielūdz Dievu, Dievs palīdz man saprast svētos rakstus, un tad lasi, un es ticu, ka Dievs tevim runās, un vēl vairāk, lai tev būtu vēl vieglāk saprast, lai tev pieaugšana būtu lielāka, ka tu uzmeklē kādu draudzi, kur tiešām slavien Kristu krustā sisto, tad ej klāt pie mācītāji, runājies ar viņu, padalies un varat kopā lūgt, un mācītājs tev iedos norādes, ko vajadzīgs, jo pēc tam jau nākamais solis, kas ir ļoti svarīgs, slēgt ūdens derību ar Kristu, burtiski nomirt savam mēs un būt Kristum piederīgs. Bet tev to palīdzēs kādu mācītāju, pie kā tu aizies un pastāstīs savu stāstu, un tad tev iedos rīkojums, ko darīt. Paldies, ka tu skaties, tiešām paldies, ka tu veltīji tam laiku, un es lūdzu tagad tev ļoti lūdzu padalies kādu cilvēku ar šo raidījumu, aizsūt kādam, vienkārši ar to tu burtiski evaņģelizēs. Ne visi var pieiet pie cilvēku un stāstīt par Kristu, bet tu vari vienkārši šo dzīves liecību nosūtīt kādam kaimiņam, aiziet pieklāvēt pie durvis, klausies, es te atradu tādu raidījumu, es tev varu nosūtīt, aizsūt, padalies, viņš dzirdēs par Kristu. Tādā veidā mēs arī sludinām evaņģēliju vēsti. Tā kā paldies, ka tu skaties, paldies, ka tu padalījies, ka tu uzspiedi ar īšķi, tādā veidā arī tiek aizsniegt vairāki cilvēku auditorijā. Un tagad es tev vēl ko gribēju pateikt ar tiem cilvēkiem, kas ir atbalstījuši ar finansiālu. Liels paldies, lai Dievs svētī par jums bagātīgi, tiešām par katru labdari, un ja kādam vēl ir sirsniņā un atzīst šo raidījumu, labi esam, un gribu, lai tādi vēl turpinās, arī var palīdzēt ar finansiālu atbalstu. Tā kā liels paldies jums, un Ati, paldies, ka tu biji, ka tu man uzaicināji ciemos, un ka tu veltīji laiku, ka mēs varējām dalīties ar cilvēkiem. Tā kā, lai Dievs svētī jūs, visu labu. Paldies, visu labu.